Nāc pacienājies, šī ir pusnegaumīgā, pusgaumīgā pica. Jā, viss pakļautā. Tātad, ko mēs tagad runājam. Tātad mazākā galva teātrī. Nacionālajā. Man nopietni mazākā galva. Jūs ar mēri? Jā, jūs esat. Tas nozīmē, ka jūs esat ēterā. Lai jums jāatri? Labi, ok. Jā, tas ir visbriesmīgākais, tas editings. Tātad, sveiki! Šodien ciemos pie manis Daiga Kažociņa un Ainārs Kamoliņš. Sveiki, man sauc Kaspars. Labvakar. Labvakar, jā. Tātad, sākumā es pasūtīšu picu, lai viņa stundu nāk, un tad, lai atnāk kaut kādā laikā, jūs ēdat visu. Jā. Ok, havajiešu picu varbūt, vai ananāsas picas? Nē, ananās lūdzu, nē. Rukolita? Rukolu, nē. Ok. Slikti. Ok, ar kādu, ar ko pasakiet? Šķīņķi gabaliņi? Asā, nē, aso, nē. Polīna, čikita. Čikita, labi izklausās. Tas ir ar vistu. Parasto margaritu? Jā, lieliski. Es vispār balsoju par 4 sieru. 4 sieru, pareizi, bāc, es aizmirsu par 4 sieru. Labi, bet kamēr es to daru, pirmais jautājums būs no fana, kurš ir izteicis apgalvojumu. Labais dāma vienreiz uzrakstīja, ka Matrix ir dokumentālā filma. Jūsu viedoklis par to, vai Matrix ir dokumentālā filma? Ok, es domāju, ka es varētu sākt tātad. Vienā nozīmē es viņam piekrītu, ka tā ir dokumentālā filma. Tajā nozīmē, ka tas ir diezgan tāds primitīvs platonisms par ideju pasauli nosacīt. Tātad idejas vērsts tā kā šķietamība. Un šajā ziņā, ja viņam liekas, ka tas ir dokumentāli, tad man nav iemesls viņam nepiekrist. Ceļš tāpēc, ka ir, protams, teorijas, kas uzskata, ka mēs visi dzīvojam simulācijā un šī ir viena no tādām. Un tagad ir vēlēšana rezultāti un visi ir saslēgti Matrixā. Lūk, es tur balsoju par Zemfīru, kura dzied, ka mēs visi esam ielādēti. Po? Nu, Matricā loģiski. Nē, tā varētu būt, bet godīgs kaut ko tas maina. Neko. Tieši tā. Jā. Esam sliktākā Matricā ielādēti kā citu, man liekas. Nu jā, jo man tā nesenā pieredze, man ritīgi likās, ka esmu no Matricas pamodies, bet es vienkārši beidzu dzert. Katram savu tehnoloģiju, kā nonākt pie šīs atklāsmes. Un tad es, protams, biju Tvaikkielā, kur arī šāda teorija ir diezgan populāra. Kāpēc tieši tur ir populāra? Zin kā, tur visiem kaut kādas tās ilūzijas, ka viņi ir sapratuši, viņi ir tikuši ārā no tā Matrica. Nu, arī tiesa. Man liekas, arī tam Andrew Tatam arī ir priekšstats par Matricu. Un tas rezonē, tā ir viena no tām idejām, tā kā ir tā līkne, IQ līkne, kad ir tas vidusslānis, un tad ir tie pilnīgi stulbie un drausmīgi gudrie. Un tiem drausmīgi gudrijiem sakrīt viedoklis ar tiem pilnīgi stulbajiem. Tas ir arī tāds novērojums. Un arī, tā kā es jūs uzskatu par diezgan ļoti gudriem. Un jūs tomēr abi esat arī filozofiju studējuši, kaut vai tīri, ja kādam vajag papīra pierādījumus. Un gudriem cilvēkiem mēdz būt tā, ka kaut kādas pilnīgi elementāras lietas liekas galīgi stulbas. Nevis elementāras lietas viņiem nesanāk. Dažreiz es nezinu, kaut kāda pilnīgi primitīva, tā kā iedarbināt veļas mašīnu. Man ir diezgan sarežģīti atrast pareizo režīmu veļas mašīnai. Man ar to vispār nav nekāda grūtība, bet tas laikam tāpēc, ka es šeit pārstāvu femīno pusi. Mums vajag dzimumu kvotas izpildīt, tāpēc tu šeit esi, Daiga. Bet vispār šis ir salidojums arī. Traģisko pētījumu centrs ir sanācis vienā telpā, kad mēs pēdējo reizi tikāmies. Pēdējais mūsu kopīgais projekts bija Žēlojumi, kas beidzās. Arī diezgan traģiski. Diezgan traģiski. Viss vairāk es dabūju par to, bet to vēlāk. Kas beidzās atklāt, man liekas, 22. ja nemalīgs gadā. Traģiski man šeit bija tas, kā Kaspars montēja to blāķi teksta.
Nu jā, bet traģiski bija arī tas, kā man nācās tā teikt. Ka tev vajadzēja būt, tev bija tā briesmīgā loma, ka tu esi pa vidu starp divām konfliktējošām pusēm. Politiskām arī. Nē, bet arī politiskām. Es pat neatceros, kā mēs ar Daigu sadirsāmies, ja godīgi, kāpēc, bet... Mēs nesadirsāmies. Bet kāpēc mēs beidzām runāt? Es beidzu ar tevi runāt? Mēs vienkārši beidzām tikties kaut kā tā. Man liekas, ka bija kaut kāds konflikts, es biju dusmīgs. Nē. Es biju dusmīgs, man liekas, tu arī biji dusmīgi uz mani. Es neatceros. Nu labi, Jā. nav svarīgi. Īstumā nav svarīgi. Bet īstenībā varētu sākt ar to. Tas labi, ka tu neatceries. Jā, es arī neatceros. Man liekas, mums piemīt. Tad pozitīvā amnēzija. Sliktās lietas paliek kaut kur aizmugurē. Lielākoties, jā. Nu jā, bet var jau sākt to, kas var ir Tradisko pētījumu centrs. Es domāju, ka tā vajadzētu. Jo man liekas, ka viss pa lielam sākās traģiski manā gadījumā. Tātad 14. gadā es izšķīros no ilgadējas draudzenes. Un es ļoti depresīvi tā teikt vazājos apkārt pa pilsētu. Un viens no tiem pieturas punktiem īstenībā bija 427 vecajā vietā. Vecajā vietā. Jā, vecajā, tas bija pie tirgus. Un tad ļoti simboliski satikšanās vieta. Nu jā, un tad es, man liekas, te kā vairāk parunāju. Tad mēs kaut kā padomājam, varbūt vajadzētu kaut ko darīt kopīgi. Un tad es satiku Daigu. Un tad radās doma tā kā uztaisīt teātra izrādi. Jā, tikai vēl atgriežoties pie traģiskā. Traģiski bija man, jums bija dramatiski. Man tikko teju bija sākusies daudzsološā režijas karjera. Un tieši izdarīt šādas izvēles, to veidot kopā ar šiem diviem māksliniekiem, tas bija traģiski. Bet tā doma bija tāda, ka būtībā mēs savienojam tās trīs pasaules. Es tā kā to mākslu pārstāvu, tu tā kā teātri un tad filozofiju. Bet mēs visi kaut kādā ziņā, jo mēs visi tajās mākslās arī nav tā, ka mēs esam ieslēgti tajā vienā. Bet man tā kā tās laikam ir tās vienīgās teātra pieredzes no veidošanas procesa. Un tad bija tas variants, kurā man liekas, ka mēs negribējām katrs uzņemties atbildību. Mēs par tekstu, tu par vizuālo Daigu par režiju, ka mēs vienkārši gribējām to, lai tas būtu kā kopdarbs. Tad līdz ar to vajadzēja arī kaut kā nosaukt šo apvienību. Ja? Tad mēs iepriekš runājām par to, kuram ienāca prātā. Tas mums šeit atmiņas atšķirās par nosaukumu. Jā, maskulinitāte ir, bet atkal jau ar sliktu atmiņu, tā nav taisnība. Es tiešām ļoti labi atceros, ka man likās, ka mēs esam tik traģisku sūdu uztaisījuši, ka, Mēs vēl nebijām uztaisījuši, tur nosaukumu bija jābūt pirms mēs uztaisām. Pilnīgi tu neatceries vispār neko, tas bija finišs. Bet tā izrāda bija labi. Mums nāca tās PR intervijas tur prasīt, un mums vajadzēja kaut kā sevi nodēvēt, un fiks vajadzēja izdomāt, kā tad mēs tur sauksimies. Nē, mēs arī varējām savu nekā nesaukt, bet man liekas, ka tas bija tieši tāpēc, lai neuzņemtos Trimdālu atbildību Trimdālu to aspektu. Tad vienkārši tā nosaukt to kā tā kopīgi. Kurš to vairs atcerās? Bet ziniet, ko man tagad ir tā teorija, ka jaunās tūkstošgadas māksla, tagad ir tas laiks, kad viņai jāsāk tā kā šķilties tā pamatīgāk. Bet mēs tā kā apvienojam to ideju, kas man ir par to jauno mākslu, ka tur apvienojās dažādas tās disciplīnas. Bet ar citu, ja atminies, tad mums pirmā izrāda bija 15. gadā, tās bija lietas, balstīts ponžu dzeju. Bet pēc tam mums uzaicināja taisīt izstādi arī mākslas telpā. Jā, pareizi. Jā, un tur mēs uztaisījām balstoties to izrādi, tā kā, tu uztaisīt, kā vairāk vai mazāk to instalāciju. Un tur mums bija sev jādefinē. Un tur mēs definējām, tas bija tāds nosacīt Tradisko mākslas pētījumu centri, tā kā manifests, jā, kurā izteikums bija sekojošs, ka mums interesē, kāds būtu avangards, ja nebūtu laikmatīgās mākslas. Super! Šitā bija aizmirsts, tas ir ideāli. Un to mēs tur ierakstījām tajā. Jo man liekas, laikmatīgā māksla viss beidzās, beidzam par to runāt, beidzam taisīt laikmatīgā mākslu, viss tas pagājis periods. Man tā tiešām liekas. Kāds ir tas jaunais nosaukums, es nezinu, bet meta māksla ir diezgan ok, man liekas. Man patīk arī pata kaut kāda, pata konceptuālisms, bet tas jau tāds nišīgāks, bet, zini, pata fizika. Man liekas, ka tas ir arī tāds diezgan interesanta zinātne pēdiņās, pata fizika.
Man viens draugs Robertas Narkus ir uztaisījis Patofizikas institūtu Viļņā, jo lietuvieši ir visžiglākie no baltiešiem, manuprāt. Un tā kaut kā. Tāda patanāksla arī būtu labi. Tāda. Jā, un tad pēdējais bija žēlojumi. Bet, jā, pa vidu vēl bija Raudījus radio. Jā, tas arī bija labi traģisks, pietiekami traģisks. Nē, 3 lietas, labas lietas. Man īstenībā, man liekas, ka visi man pašam, liekas, ka idejiski tas viss ir forši. Kādi tur tie rezultāti, cik mums sanāca izrādes un kādas bija atsauksmes. Bet žēlojumiem bija vislielākā rezonance. Jā, tātad žēlojumi bija balstīts uz Marks Engels sarakstu, kurā faktiski tātad 40 gadu laikā viņi viens otram žēlojās. Tad gāja tām vēstulēm, es redzu, jārā, ja to visu. Līdz ar izveidoja savs stāstiņš. Jā. Un pirms vēl tika vispār atskaņot pirmā izrāda, jau tika rakstīts avīzēs, tur Veideman un ko, kad šī izrāda radio lugi ir jāatceļ. Es vēl kaut ko ar Langu dirsos Twitterī. Arī, jā. Un tad beigās, ļoti daudz arī mani atmaskoja. Kreisais radikālists, jā, un kāpēc valsts atbalsts. Bet šodien bēdīga diena, Ainār, tavējie zaudēja. Žēloties atkal, jā, Nebūs jāgriež bērniem nost dzimuma orgānu. Drausmīgi bēdīgi. Nē, par tiem dzimumiem man arī ir viedoklis. Bet īstenībā, jā. Un tad par šo lūgu īstenībā mums gribēja izsaukt uz sarunā paklāju uz radio padomu televīzijas. Nopietni? Jā. Jo bija uzrakstījuši... paklājas ir tur, kur jāskaidrojās? Jā. Tā kā bija noteikts datums, kurā man ar Madaru jāiet, radionāmas vadītāji, jo bija uzrakstīti arī žēlojumi pirms žēlojumiem, ko kaut kādu tur, man liekas, represēto biedrību uzrakstīja. Jā. Un tad uzrakstīja viņiem atbildi, un tad uz tā pamata kā mūs izsaucas paklāja. Bet, par laimi, tad sākās Covid ierobežojumi atkal. Tā kā mēs neaizgājām, un tad attiecīgi piemirst, un tad paldies Covidai. Šajā ziņā, jā. Pagaid, tad viņš bija 2021. gada beigās un 22. gada sākumā. Jā, tāpēc tas 22. gads. Jā. Jā, tur nereālais apjoms, cik tur kopā ir kaut kādas, cik 7 stundas, 8 kaut kas tāds. Bet tas arī tas piestāv mums, kad mums ir tāds konceptuālais, kad ja mēs taisam, tad, tā kā tas blāķis ir nopietns. Jo lietās jau tas teksta apjoms bija arī diezgan iespējīgs. Tā kā Klāvam un Uldim bija diezgan daudz teksts jāatcerās. Vēl jāiekārto viss tā izstāda un tā. Man tā kā, es nevarētu būt nekad aktieris, jo es nevaru tekstu atcerēties tādos blāķos, tas ir neiespējami kaut kas. Es nezinu, kā jūs to tur trenējat visu. Biespiens jāēd visu laiku. Tu daudz ēd biespienu? Nepārāk. Plācenīši? Garšo. Sirņiki. Jā. Jā, man arī ir tik garšo. Es eju pie tiem ukraiņiem dažreiz ciemos, bet viņi baigi saldos tājas. Jā. Tā, es nezinu, vai būs jauns projekts traģisko pētījumu, jo man bail no teātra nopietni. Pasāk, kas tev tur baida? Man pirmkārt, man nepatīk tā mēģināšana, kad visu laiku ir katru dienu viens un tas pats jādara. Man nepatīk tas, ka tas tik daudz laika... Bet tas nav jādara. Labi, pēdējās tajā Raudivēs jau mazāk slēdzos, bet lietās es biju katrā mēģinājumā. Tas tikai tāpēc, ka tas bija tavs patvērums. Jā, man arī bija traģisks šķiršanās, un es arī... Jā, un tu teici, ka tu glābies no depresijas. Tad nāc vienkārši no rīta tur iedzert kafiju, tad gulēt, kamēr mēģinājumi ir kaut kas tāds bija. Ļoti precīzi. Un pēc tam mēs ļoti jau gājām, man liekas, uz centrālu tirgu. Mēs arī to manifestu, man liekas, izdomājām tur, kur ir tas autoostas, tas mazais turnītis. Jā, varētu tā būt, jā. Brīnišķīgi audzeršana turnītī, jā. Nē, manifestu. Un tad mēs vienreiz dzērām ar kaut kādu dzērāju, kurš teica, ka viņš ir Ramzes otrais vai kaut kas tam līdzīgs. Tas man ir iespēdies atmiņā, ka kaut kāds sēdēja blakus un viņš teica, es esmu Ramzes! Es pat nezinu, kas ir Ramzes. Nē, viņa ir faraons, bet varbūt viņš vienkārši tikko no Fēniks gāja, jo, zin kā, Fēniks tajiem logiem slaik bija tie faraoni, man liekas, viņš to varbūt identificējās ar to logu. Jā, nē, tas bija, 2015. noteikti interesants gads.
Un tad aizgāja viss. Nākamajā gadā bija Brexits un Trumps un viss pārējais, un pasaule mainījās. Bet man ir, runājot par tiem rezultātiem, es sapratu tādu lietu, ka tas jau, man ir tagad diezgan skaidri, man ir kaut kādas tās šizofrēnijas pazīmes, un es skatos uz tiem paterniem, kas ir veidojās. Un tad es atcerējos tādu lietu, kad sākot ar Otro pasaules karu, 1 desmitgade ir tā, kad ir visādas pārmaiņas, un tad 1 desmitgade, kad ir relatīvs miers. 40. karš, 50. komforts, visi boomeri piedzimst. 50. arī bija kariņš. Jā, bet relatīvi Amerikā visu patērētāju sabiedrību uzplauka, un, bija bailes no atomu kara, bet, kas tev pazuda? Šķiltavs? Ir visi. Tad 60. atkal visi hipiji, visi tās, tad 70. tā kā relatīvs miers. 80. atkal Reigans, perestroika. 90. mākslas uzplaukums, viss skaistā 90. gadu kultūra. Un tad pēc tam bija 2000 ar 9/11 un kariem un visu to. Un tad īstenībā 2010. bija diezgan ok. Pirmos 5 gadus es jutos diezgan super īstenībā. Es teiktu, pirmos 4 līdz Krimai. Man tā Krīma, es tad vēl biju apjutis diezgan par to Krīmu sākumā, es nesaprotu. Es vispār nezināju neko par Ukrainu, un es atvainojos visiem, kas tajā laikā varbūt ir man par to runāja, bet es tad vēl nesapratu. Jo es redzēju visu no Krievijas perspektīvas, es pietiekami regulāri līdz tam braucu uz Krieviju, un es dzirdēju to, ko tur tie Krievi saka, tur, žēl, ka mēs to Krīmu atdevām, man likās, es nezinu, par ko viņi tur cīnās. Nē, man atkal bija tas viens, ja mēs runājam to Krimas laiku un mākslas pasaulē. Tas, ko es vēroju no malas. Ka man kāds bija ļoti laba kampaņa no Krievijas puses, ka jātaisa saucamā tautas diplomātija. Strīdās tikai politika. Un tad Krievi iemeta baigi lielo naudu, un tad visi mākslinieki devās taisīt izstādes Maskavu, piemēram, ja. Šajā telpā viens tāds mākslinieks, diemžēl, atrodas, vispār nelapojos ar šo faktu, bet bija tāds fakts manā biogrāfijā. Jā, bet tas ir ne tikai uz laikmatīgiem, ka visi muzejnieki brauc, tos arī redzēja. Tur bija vesela tāda liela kampaņa, kad parādīt šiem kultūras cilvēkiem, ka viņi nav pamest, ka īstenībā tiešām tie ir tikai politiski strīdās. Tur jau arī, Bet, tajā 2014. es arī pēdējo reizi biju Maskavā, es biju uz 9. māja laiku, arī ironiskā kārtā, traģikomiskā kārtā, un bija drausmīgi. Man tiešām tas viss biedēja, tas bija vienkārši šausmīgi. Un pēc tam, kad es atgriezos, tad es sapratu, es nebraukšu atpakaļ. Nē, man atkal bija tā, ka 14. gadā es runāju no savas perspektīvas, es varu lepoties ar morālo stāju. Tas bija gads, kurā es nopublicēju vienu tādu mazu grāmatiņu par Spinozu. Un tad bija tā, ka... Tā bija laba grāmatiņa. Paldies. Un tad attiecīgi šo grāmatiņu tika prezentēta gan Rīgā, gan Viļņā, gan Amsterdamā. Un tad, patiesībā, pēc visiem tiem pirms gadījumiem, man atnāk no Pēterburgas universitātes raksta Sekatskis, tas ir viens no tādiem krievu postmodernu filozofiem. Viņš arī gribētu, lai es tur nolasītu lekciju par Spinozu Pēterburgā. Un es kaut kā biju tik ļoti dusmīgs uz, atvainojos, laikmatīgiem māksliniekiem, kas pateica, ka es vienkārši nebraukšu tipu. Vienkārši arī nedaudz tā situācija gribās. Un pēc tam izrādījās, ka Sekatskis viens no tādiem lielākajiem putinistiem kļūs. Ritīgi novērts. Aināt Pačots. Man vēl kaut kad gadus vēlāk, man Demako vienreiz uzklopa arī, viņi tā kā, un toreiz vienīgais Armands Zelčs bija ar mugurkaulu un neaizbrauc, un man bija tāds, sorry, es esmu mīkstais. Mēs te esam brauc uz Gomera centru, bet, patiesībā sakot, ar ārkārtīgi vizionāru vēstījumu savā ziņā izrāda Vojceks. Mans darbs Maskavas izstādē arī bija par cenzūru, tas darbs bija par manu vecotēvu, ko uz Gulagu aizsūtīju. Bet ne jau tur kāds to saprata un ne jau kādu tas baigi interesēja, bet vismaz tas bija kaut kā zemapziņā, es taisīju par to vecotēvu. Bet man likās, Krievija, Maskava un tā kā, un man tas vecais tēvs, kur es nekad neesmu saticis, man bija tāds mītiskais mākslas avots manā ģimenē, jo viņš Gulagā sāka glaznot. Kaut kas saglabājies? Jā, man ir kartiņas, tagad viņas visas atrodās pie manas māmas māsas, laikam. Man ir palikušas 2 mājās, kuras mierā mēs.
Viņš sūtīja savām meitām tādas mazas kartiņas, viņš ar akvareļiem taisīja tādas mazas visādas lācīšas un vilciņas un zaķīšas un kaut ko tādu. Un tagad es biju bērns, tad tas bija tā kā mīļākais ģimenes kaut kāds mantojums, kas man bija. Tā kā es varbūt esmu mīkstais tajā 2014. gadā biju, bet... Nē, tur jau daudz bija apjukuši vienkārši. Bet... Nē, nu es saku, es nopietni, jo es biju pirms tam kaut kādus tur gadus iepriekš, es biju ar krieviem dzēris, kaut kur šitajā čistīja prudī, un viņi kaut ko teica par to Krimu, un likās tā, nu es nezinu neko. Nē, man arī bija daudz draugu. Es tagad saprotu, es tagad pazīstu ļoti daudz Ukraiņus, un es pilnīgi, un viss arī tas, kad Miļevičs īstumā ir Ukraiņas, un Bulgākovs, tas arī īstumā ir Ukraiņas, ne? Nu jā, Gogols arī, man. Gogols, jā, tik daudzi, nu tas viss imperiālisms, es tagad viņu ļoti skaidri redzu. Un tas imperiālisms bija sagrozījis arī man prātu, bet, jā. Nē, man jau likās arī pirms tam, es biju kaut kādos 2000-ajos Pēterburgā, jo man arī tur daudz draugi ir. Un jau tur, it kā inteliģenti cilvēki, man jautāja, kāpēc mēs sitām pensionārus šeit. Jā. Jau tajos laikos, tā kā, nebija tāda. Jā, man ir bijušas diskusijas Krievijā arī pirms tam kaut kādos 2000. gados. Jā, nu vispār, kā rudens... Traģiskas sarunas. Nē, nu tas ir tāds apkalnojošs fakts biogrāfijas, jau visur no CV to esmu izņēmis ārā, bet nu to jau visi, kas zina, un te noskatīsies visi mūsu 30 skatītāji sākumā. Bet cerams, ka ir laika vairāk. Šodien skatījās kādi 20 pāri, man liekas, vai 30. Varbūt beigās vairāk, es sākumā kas man ļoti pārsteidza, ka YouTube baigi labi tiek galā ar subtitriem. Ja jums ir kāds cilvēks, kuram patīk lasīt vairāk nekā klausīties, tad tas ir baigi vispār iespaidīgi, tas mākslīgais intelekts. Jā, ko jūs domājat par mākslīgo intelektu? Ļoti praktisks viedoklis. Manuprāt, tas vienkārši brīnišķīgs rīks. Jā, man liekas, ka palīdzēs. Ja mēs viņu tā kā saslēdzam ar sevi kopā, mēs varam visādas lietas izdarīt ātrāk. Un tā kā tie subtitri. Pirms 5 gadiem, ja es gribētu video subtitrus 1,5 stundas garumā, man būtu jāatrod kaut kāds mazais rūķītis, kuram es maksātu minimālo algu, un tad viņš tur darbotos. Jūs kaut kā izmantojat to intelektu? Īstenībā... Mākslīgo. Savu jau jūs izmantojat, bet mākslīgo. Nu, es neteiktu, tas ir intelekts, bet nē, es izmantoju arī tiešām tādā praktiskā nozīmē, ka pārbaudu gramatiku, piemēram, ja vajag no tā. Jā, par to gramatiku, par tulkošanu super. Man vairs nevajag tulku galerijai. Nē, arī tur vajag piečakot, jo tas... Nē, protams. Neko jau nevar automatizēt, un tie subtitri jau arī brīžiem viņi kaut kādu murgu tur uzrakst. Nē, šajā ziņā palīdz, bet tas kaut kāds ir intelekts, kas tur piepaši manā vietā uzrakstīs esēju, tā nebūs. Bet tas jau tās labās ziņas, tas nozīmē, ka filozofs arī vēl, filozofs nav izmirusi profesija. Un aktierim var uzlikt, varbūt mēs varam uztaisīt ar mākslīgo intelektu, ka Daiga, piemēram, šovakar runā ar mums spāniski, bet tāpat Daigai šeit jāatrodās fiziski un jākustās. Jā, tāda izdevīga profesija. Kinoaktieriem varbūt mazliet bēdīgāk, vai teātra aktieriem? Bet kino aktieriem jau arī, aizstās ekstras kaut kādas. Jā, pirms tam jau bija. Pirms tam jau īstenībā ar datoru, bet to vienkārši cilvēks sēdēja un klikšķināja un lika tos cilvēkus iekšā fonā zombijus, 1000 zombijus un... Redzam pavēlnieka orki. Nē, nesaprotu, bet tas jau nav mums tik, jā, tas ir labi, man liekas. Jo priekš kam tās ekstras vajag? Jā. Tas tāds, tāda, tu sēdi, tur ēd visu laiku to ēdienu, sēdi, ir vispār super Britiem seriāls ekstras saucās. Es tev cik vienu reizi mūžā esmu bijis ekstra, kādā Lainas... Es arī? Jā, Pakalniņas filmā, bet tur ir... Kurē, jā? Kaut kas par teroristiem tur bija. un tad mans uzdevums bija sekojoši, kāpēc esmu tāds skeptisks par ekstrām. Man bija jāsēž autobusu acīmzot, nezinu, ko tie teroristi kaut kur, kā viens no tiem paņemtajiem ciet, ja. Tur ieliek. Un, protams, ka tātad šie autobusi brauc apkārt, un es sēžu it kā pie loga, bet neskapēc man priekšā ir pielikts kaut kādu apģērbu gabals. Līdz ar to es neredzēju kādu jēgu no maniem, bet es vienkārši sēžu, brauc apkārt, bet iedeva pusdienas, samaksāju tur 5 slotus tajā laikā vai ko tur.
Un tad, es domāju, diezgan bezjēdzīgs. Es biju Putniņa, Jāņa Putniņa tajā Vogelfraita, kad viņi taisīja to 4 daļu kino projektu. Viņš toreiz pasniedz akadēmijā kino lekcijas, un tad viņš piedāvāja, varbūt kāds grib būt ekstra. Man likās interesanti paskatīties, kas tur notiek uz tā filmēšanas lauka. Bet jā, es neko arī nedarīju. Man bija bārā jāsēž, jārunājās. Es biju fonā, miglā. Bet, ja kāds grib redzēt Baby Kasparu, tad var atrast Vogelfrai noteikti. Un bija problēma, ka es biju divās no tām īsfilmām, man liekas, bet 2 ainās. Jā, es biju no sākuma, es biju ofisa darbinieks, un tad es biju bārā, un tad kaut kā dīvaini sanāca, kā ofisa darbinieks nokļuva tajā pašā bārā. Pēc ofisa darbinieks nevar nokļūt bārā. Bet turpat, kur galvenais varonis. Es nezinu, kaut gan varbūt reklāmas ofisa atrodas pie bāra. Es nezinu. Es vispār neskatu problēmu. Nu nezinu, viņi tomēr toreiz visi bija satraukušies. Nu jā, mākslas cilvēkiem, man liekas, vispār tendenciāls satraukties. Jā, dažreiz ne pa tēmu. Nē, nu tas tā rada tā darbības iespēju, varbūt. Traģiku. Jā. Nu, par ko vēl mums jāparunā? Traģisko. Par traģisko dzīvē, par dzīvi kā mākslu. Ko es domāju par dzīvi kā mākslu? Nu, šeit ir jāsaka tā, mūsu galvenais dzīves mākslinieks šogad aizgāja citos laukos, tā teikt. Kurš tas bija? Igors Švājovs. Ah. Jo viņš jau bija tas, kas sākot, man liekas, ar 90. beigām, principā ievies Latvijā dzīves mākslu. Nopietni? Jā. Jo principā 90. gadu bija baigi interesantā lieta. Jā, vēl parunāju par 90. Jo es esmu bišķi jaunāks par jums, un man 90. tika pavadīti Imantā. Es negāju uz klubu Metro, es nebiju open rave'os un netusējos ar underground māksliniekiem. Okay. Tātad 90. Baigi daudz man arī nav ko teikt, jo es biju krietni meitene un diezgan pieaugušā vecumā sāku apmeklēt reivus un bārus. Tas jau 90. gadu beigas. Bet nu klubā Metro tu tak biji? Es vienreiz. Nē. Nebija? Laikam man tas pulkvedis. Nu pulkvedis. Bet man arī pat pulkvedis, tā kā es tomēr biju no citurienes. Es negāju uz pulkvedis. Es tikai kaut kad uz beigām tur aizgāju. Nē, pulkvedījus esmu bijis. Var šķiltā palūgt? Bet... Tas ir tas Chesterfields, kas tāds... Tas ir Chesterfields, jā. Diezgan labi smaržs, jā. Tad vajadzēs vīraku pēc tam kārtīgi kupināt. Bet viss ok. Tas piedarās pie lietas. Tā kā pie Gigi Gillinger. Tur tak viss pīpē, vai ne? Es neesmu skatījies nevienu epizodu. Nē, viņi tagad taču to salku strauji iekšā. Čista. Anē, tev nokrit kažoks. Nu jā. Lētu visīt un saltus. Kurā jau visīt? To ar rozi? Nē, 4 rozes. Nu fuj. Tas ir lētākais bārā vienmēr. Fuj. Ja tu dzer alkoholu. Mēs to griežam ārā. Ok, labi. Nē, nu labi. Nē, apkārt pie 90. Negriež. Nu ko, viņš saka neskatīsies. Ja skatīsies, lai padomā. Kā ir. Tomēr, ja tu dzer stipro alkoholu, tad bišķi piemet to piečaku klāt un nopērc bišķi labāku. Nē, es nepiekrītu. Ar aliņiem ir viena alga, bet ar stipro alkoholu tā kā paģeris arī uzreiz ir mazāks. Un tu sakapājies no kārtīgi kvalitatīva viskija, tad tu īstenībā otrā dienā jūties par bišķi pacelāts. Jā, tā ir. Tu griežoties, jā, pie 90. Jo, lai cik nebūtu dīvaini, 90. pašās beigās es biju pat iesaistīts Mākslas apvienībā nedaudz. Kas saucās 99% svaigs. Jā? Bija arī nopietni? Johansons tur bija. Jā, to es esmu dzirdējis, jā. Jā, un tur bija nedaudz iesaistīts. Un tad mums bija tā kā piešķirt uz kādu laiku arī zirgu pastēku, kur mēs taisījām kaut kāds pasākums un tā. Tā kā tāda neliela tur saikni ir bijusi. Bet arī tas beidzās skandālu. Manā gadījumā traģiski diezgan, jo Voldemārs Johansons taisīja pasākumu, saucās You Turn Me On. Un tur bija reāli tāda animē pornogrāfija uzlikta. Proti, kad penetrē sievieti. Jā. Un
lieta tāda, ka viņš to noprintēja, un tur bija visi tie, kas tur piedalās, tā skaitā arī mans vārds tur bija, ja. Un tas bija izlīmēts par pilsētu. Jā. Un, Tā animē pornogrāfija vai tavs vārds? nu, gan. Jo tur bija visi tie mākslinieki sarakstīti un tam līdzīgi, ja. Un tad bija, nu tā, kad es kādu dienu aizēju tā mājās, un tā teikt, māte man izsauc pornāties. Paskat to, ka viņai tagad kauns iet uz darbu. Ja visi darbinieki redzēja šo plakātu, neskapēc man vārdu tur un kas vispār tas ir. Ja? Un patiesībā sakot, arī es atceros to, ka arī Johansons un Ko bija izsaukt savukārt pie uz Mākslas akadēmijas, tā paklājas sarkanā aprunāties visu to te, un tad ar to arī, man liekas, arī tas pasākums vairāk mazāk beidzās, un es gāju vienkārši kaut kādu tusiņu. Man liekas, ka latviešiem vispār ir kauns no seksualitātes. Nu, jā, bet man liekas, ka mēs arī pārkāpam kaut kāds likums. Pārāk atklāti. Pārāk atklāti tas bija, jā. Mēs ar labo dāmu vienreiz organizējām reivu, kur mēs izdomājām, ka fonā iet pornogrāfija, un es pavadīju reāli kaut kāds vairākas dienas meklējot visdīvainākos porno. Nu, tur bija viens, piemēram, Medvards šķērots, tikai jā. Džekam bija kaut kādi 8 pimpji roku vietā. Man liekas, tas EFAK vai kā viņš tur saucās. Jā, un tad es atradu arī 3D visādi, nu, kur kaut kādi tur orki mīlējās, bet tad bija arī ļoti interesanta geju pornogrāfija, kur bija tāds milzīgs vīrietis. Un tad bija tāds maziņš, tāds īkstītis. Un viņš mīlējās ar tā lielā vīrieša īkšķiem bez mazai. Un tas bija ļoti dīvaini arī. Bet tad tas reivis sākās, un es sapratu, ka nav labi, jo man pašam pirmkārt ir ļoti fiziski grūti skatīties. Un es redzu, ka cilvēki arī tā kā skatās viņiem tāds. Un tad risinājums bija tāds, ka mēs visi atlikušo nakti vienkārši visu laiku spiedām to dūmu mašīnu un nevarēja redzēt. Man brīnišķīgs stāsts par pornogrāfiju. Tie 80. varēja būt, kad sāk rādīt laukos kultūras namos. Kino sāk rādīt ap 4 dienā, un pēdējais seans, mums šķiet, sākās ar 10. vakarā. Jā. Un mēs ar mani 12-gadīgo draudzeni, nu tā kā abas 12-gadīgas, gājām uz tām visām filmām. Tāpēc, ka man šķiet, ka man mājās vēl nebija nekāds tas video rādītājs. Un reiz, tā kā mēs bijām uzticamas jau savos 12, atprasījāmies vecākiem, ka mēs tā kā paliekam uz to pēdējo seansu un ir jāredz, jāredz, ko tur rāda. Un pirmais pārsteigums, ka tā kā pārsvarā zālē, tad kultūras nam zāle un ekrāns uz... Kurā pilsētā? Tas Jaunpiebalgā, kur Piebalga savu ražo. Kur šitais ten ķensis dzīvo. Jā. Un kaut kā aizdomīgi sāk likties, ka tikai vīrieši pārsvarā paliek. Bet, mēs nospriedām, ka vēlas un droši vien tās sievietes baidās tur naktī pārvietoties. Kaut kā tur likās... Bet jūs zinājāt, ka tā būs erotiskā filma? Man šķiet, ka īsti nē. Mums vienkārši neko šis vārds neizteica. Mēs vienkārši gribējām zināt, ko rāda tajā pēdējā seansā. Jā. Un tas, protams, tā bija klasika ar visiem, kā viņi tur dakstiņu jumtu licējiem un šiem te, kā viņi sauc, strubas labo mājās. Santehniķiem. Jā. Un tas bija tā, ka un mēs darījām šādi, un tā kā sarunājām, ka, vai fiks iesim projām. Bet iesim projām tad, kad tas nenotiek. Tāpēc, ka bija nenormāli kauns, ka mums tagad ir kauns, un ka mēs neesam tik pieaugušas, lai to varētu izturēt. Kad, iesim tajā brīdī, kad tur nekas tāds nenotiek, bet tāds brīdis praktiski nepienāca. Un es atceros, ka mēs saņēmāmies, vienkārši devāmies. Nē, tas man atgādīja. Krāniņu pavadībā. Tas man atgādīja tā kā 90. gadu tuseņas arī, viņas mājās, kur jau, bāri jau nebija 90. ar tik daudz, bija tikai restorāni. Tur, protams, sanāk visi rādi draugi, tur ar visiem sīčiem. Skatās? Nē, tad bija tā, ka ir, tas, ja kādam ir VHS, tad jā, kur uzliek multenis sīkai, ja tur pārdās. Un tad ir tas variants, kurā visiem bērniem lūdzu iziet ārā. Man arī šitā bija. Un tad mēs tur līdām skatīties, ko īsti skatās, un tad bija kaut kāds Zorro, tur pliks strādāt. Nevienam baisi nekāda aizsprieduma nebija. Es domāju, ka tā savā ziņā bija tāda izglītošanās. Tagad šobrīd
Jā, nē, nu vispār cilvēki, tas kaut kāds konservatīvisms ir tāds, jā, tikko arī, nu tā kā es tajā Twitterī nelaimīgajā esmu, un tur visu laiku šokējās par jauniešiem, ka jaunieši ne tā runā, ne tā ģērbjās, nu tā kā gadi iet un nekas nemainās, un cilvēki aizmirst, kā bija, kad viņi bija jauni. Tas ir pārsteidzoši. Tikko bija kaut kāda Delfa diskusija, kur bija džekiņš ar zilu seju. Nu, tā kā smurfs, bet nu, viņš neizties pēc smurfa, viņš izties pēc kaut kādas princeses no pasaka filmas par smurfiem. Un tad tāds sašutums internetā par to, ka jaunieši tā runā un tā izskatās, tā kā, kurā garāžā šitos taisa. Kaut kādā ziņā pasaule mainās, bet arī nemainās. Šķiet, ka nē, gan jā. Bet griežoties pie pornogrāfijas, man tomēr ir viena tēze, tātad, sauksim to par filozofiska. Protams, tas parastais porno ir diezgan garlaicīgs, jā, jo viņš ir diezgan iepēc noteikti tādu ritmu. Tehniskais. Tehniskais, jā, tas ir diezgan garlaicīgi. Taču atkal no otras puses, un šeit ir analoģija ar mākslu, man liekas, ka, ja grib zināt cilvēku iztēles robežu, tad es domāju, ka porno ir viens no tiem, kas vienkārši tiešām uzrāda šīs robežas. Jā. Un, man liekas, pat radikālāk nekā kaut kāds ķermeņa mākslas vai kaut kas tam līdzīgs. Jā. Es redzēju to filmu, par ko tagad visi šokējās, to The Substance. Jā. Jā, Šokējās, ja? Cilvēki šokējās, tur baigi pretīgi, tur blā, 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 bet tad šodien Aiks Karpetjans ierakstīja, ka tā ir vāja filma, un tad es sapratu, ka es neskatīšu. Nē, es neteiktu, ka tā ir vāja filma, bet es teiktu, ka Kronenbergs ir bijis kaut kādā nozīmē un darījis to labāk. Tieši tā, bet es neteiktu, ka tā ir vāja filma obligāti. Nezinu, Nē, viņš teica sižetiski vai scenāriju ziņā vāja. Vizuāli jau nē, laikam. Vizuāli nav vajag, un manuprāt, galīgi nē, bet... Scenāriski, es nezinu, arī nav tik sliktas. Nu, nezinu, man likās, ka kaut kas ar to ir jādara, kaut kāds vēstījums ir jāraida, jo, nu, tā cilvēku paškropļošanās, nu, tas ir tik tendenciozi un tik, man liekas, nu, nav jau zināms, kādas tās sekas būs pēc cik gadiem, un tas ir biedējoši, un tāds... manifestācija, pretīguma manifestācija saistīta ar visu to, nu, viņa bija, nu, tas, manuprāt, svarīga tēma. Okay. Kaut kas tāds bija jādara. Bet es nestīšos. Es labāk tad paskatos vēl vienu reizi to Possession, to 80. gadu poļu filmu, kur meitene ar pienu paku tunelī vārtās vienā brīdī. Izabela Džanī. Es neesmu redzējusi. Tā ir jānoskatās, bet tur ir cits kaut kas, bet nu, viņi arī tāda fiziska un ir kā pretīga. Tur vēl, man liekas, Gigers taisīja. Tur ir tāds kaut kāda būtne, kur, man liekas, Gigers uzdizainēja. Es atsūtīšu tev linku. Paldies. Ar prieku. Ar subtitriem. YouTube subtitriem. Jā. Nu, ko tu darīsi tālāk? Ar ko? Nu, kad safilmēsi visus nu, draugus. Tad es sēdu, pēc tam, kad visi draugi būs safilmēti? Jā. Nu, tā jau nekad nebūs. Nē, nu, es domāju, ka reizi mēnesī viena sērija ir tā kā publiskā, un tad ir tā īpašā sērija, kad es esmu ar 2 viesiem. Un tad ar laiku to mēs liksim aiz maksas sienas, kad būs jāsamaksā, lai varētu viņu noskatīties. Bet arī, ja gribēsies kaut kā pie viņas tikt, tad tas nebūs tik sarežģīti. Bet, nu nezinu, kamēr apniks, kamēr beigsies ko intervēt, bet es jau tādu sarakstiņu uztaisīju un vēl ir idejas, un man liekas, ka kādam laikam pietiks ko intervēt. Jo, nu es nezinu. Gribējās aprunāties? Gribējās aprunāties, es sen neesmu jūs saticis, bet arī, nu, kultūras rondo jau nav vienīgais kultūras veids, kultūras medijs un vienīgais veids, kā runāt par mākslu. Ir forši, tagad ar Tērzeni ir baigi forši, man liekas, bet nu, tāpat, jo vairāk, jo labāk. Nē, mums ir, tā teikt, Daigu, ir bijis viena arī tāda, sauksim to par video interviju, kas bija diezgan smieklīgi. Kas Taurī mūs intervēja saistībā ar Kierkegoru. Jā. Ko mēs taisām izrādi Nacionālajā teātrī, komentārs numur 4. Un tur bija nedaudz smieklīgi tas, ka cilvēki, man liekas, nedaudz pārpar to vēstījumu. Proti, ka es mēģinātu ieņemt nosacīt kā šo Kierkegoru lomu,
kā Kikgauts domāt, pieņemsim par sievietēm tam līdzīgi, un tad cilvēki to sajauc šo performatīvo runu ar tā kā mani, kā personu. Ar tev viedokli. Vai netaisnojies? Nē, es netaisnos, vienkārši sakā tas bija, un tad, jo otrreiz arī bija tīri tāda publiska runa, man arī. Nē, tas tur bija, tas konceptualitāte, tas intervijas veids, viņš nebija pārāk foršs, jo intervētāja jautājums uzdotais, viņš tika izmetāts ārā, un līdz ar to runātais iegūst pilnīgi citu kaut kādu kontekstu nekā... Nu jā, bet šajā gadījumā gribās, ka, es jau arī esmu klātesošs, man arī varbūt dažreiz ir kāda interesanta doma, vai ne tik interesanti. Jo vispār diezgan šatien gadās. Jā, vai ne? Nē, man viss tas pēdējais mēnesis, kad es atcerējos, kad es īstenībā neesmu galīgi stulbs. Tas bija diezgan pārsteidzoši, jo es reāli biju aizmirsis, kad man smadzenes strādā. Es visu laiku domāju kaut ko, bet es nevarēju to ielikt. Vispār kaut kādu pēdējo gadu, man likās, ka man nav viedokļi pilnīgi par neko. Es priecājos, ka tev nav viedokļi pilnīgi par neko. Es ceru, ka tas turpināsies. Savā ziņā es varētu teikt, nicinu viedokļus. Man patīk domas, man patīk doma apmaiņa, man patīk dialogs, bet tam liekas tāda kaut kāda, labi jau uz īsu brīdi, bet tāda sastīvus domforma, tas viedoklis, un ar ko cilvēki močīgi viens otru visos iespējamos veidos un mēdījos, un tas ir tik, manuprāt, atbaidoši. Varbūt neprecīzi izteicos, bet, man laikam joprojām varbūt nav tāds viedoklis, ko es gribētu kādam teikt, ka tā tas ir, ja neskait par to laikmatīgo mākslu. Tas ir viedoklis, vai tā ir doma? Kas tur ir to laikmatīgo? Ka laikmatīgā māksla ir beigusies. Kas ir saucies tā metamāksla, ne? Kā viņa ir? Metamāksla, pieņemsim, ka ir sākusies metamāksla. Bet tas jau tāds arī, tas vēl nav manifests, es to grāmatu rakstīšu. Nē, bet arī jautājums, kas ir tā laikmatīgā māksla, jo, piemēram, tas pats nosaukums, kā es dzirdēju, ka faktiski par to diskutēju, man liekas, 90. gados, kā saukt to mākslu, vai tā ir tā mūsdienu māksla, kas notiek mūsdienās, vai arī tā ir laikmatīgā māksla. Kur ir atšķirība? Kur ir atšķirība? Mūsdienās ir tas, kas notiek tagad, tā kā mūsu dienās. Savukārt laikmatīgais ir vairāk mazāk ir pārņemts no Hegera. Proti, ka ir kaut kāds laikmeta gars un kaut kas reprezentē šo laikmeta garu. Tas laikmets, varbūt es to domāju tā, ka tas kaut kāds... Bet tas nebija no skatījums. Bet tas varbūt ir postmodernismu laikmets īstenībā, pat, kas ir beidzies, man liekas. Jo, pirmais pasaules karš izraisīja modernismu kaut kādā ziņā, un otrais pasaules karš noved pie postmodernismu. Kaut kādām, bet tas arī tie kaut kāds 60. 70. gadi. Bet tāpēc arī ļoti interesanti apstīties tā kā postmodernismu filozofijas vēsturi Latvijā tieši. Jo no vienas puses pirmais, kas par to runāja, ir Lediņš, bet viņš arī tur bija kaut ko polasījis žurnālos, vienkārši atstās plus mīnus, bet viņš vairāk domā to ar arhitektūru, es pareizi saprotu. Taču, kad ir 90. gadi, parādās tāda ļoti, ļoti interesanta lieta, ka filozofijā patiesībā ir divas nometnes. Proti, viena nometne tā, kas pārstāv tradicionālo filozofiju, proti Kantu fenoloģiju un tādas lietas, un otra ir tie, kas grib būt postmoderni. Tā kā to jauno filozofiju ievieš šeit. Taču ir viena tāda maza problēma, ka nav grāmatas. Un tad parādās tāds fenomens kā tuneļu grāmatnīcas pie tirgus. Un viena no šādām tuneļu grāmatnīcām pārstāvēja tāds tirgotājs vārdā Modrs. Es viņu atcerosies, bieži gāja tur iepirkties, viņš laikam gribēja izmērēt ļoti aizdomīgas grāmatas par astroloģiju, bet tas tā. Un tad bija ļoti interesanti redzēt, ka faktiski Krievijā tika tulkot šīs grāmatas un vest tā kā uz Latviju. Un Latvijā šī filozofijas programma mainījās atkarībā no tā, ko notulko šeit Krievijas. Un tā kā Krievi pārsvarā tulkoja tur Bāru, tur nedaudz Derrida un kaut ko tam līdzīgi, tad caur to tika pārņemts priekš to, kas tas postmodernisms saucamais. Ar kaut kā 20-30 gadu novirzīs. Un tad, protams, ka šī dialektika starp tradicionālistiem un šiem postmodernistiem tā kā ilga tos 90. un 2000. gadus. Bet īstenībā viņi pamazām tā kā nomira līdz ar to, ka vienkārši ienāk šī informācija aizvien vairāk, un tad cilvēki vairs nedomā šādās dialektiskās kategorijās. Un es domāju, tas ir tas priekšstats, varbūt, ka šis postmodernisms ir beidzies. Vienkārši tāpēc, ka mums ir vairāk zināšanas, kurā mēs tiešām nedomājam šādos pretstatos, tādos primitīvos vairāk.
Ok, man tev būs jāpiesaista kā filozofisko konsultantu, tad, kad es savu grāmatu rakstīšu. 90. gadiem. Nē, nu par to visu, jā, es jau, tā filozofija man patīk varbūt, bet es jau neesmu neko baigi lasījis. Bet, tas arī jautājums, kas ir tā filozofija. Filozofija ir tik ļoti dažāda, ka, ir grūti pateikt. Dzīves filozofija. Dzīves filozofija, Nē, jā. Bet, vienalga, tas, ko tu visu stāsti, tas, kā vienmēr ir forši, ka var pielikt atsauci uz kaut kādu Kanta grāmatu, kaut gan es pats neesmu to grāmatu lasījis. Aizņemties atsauci. Atsauci ieсть. Nē, bet tas ir viens no iemesliem, tāpēc man ļoti patīk, ka tāds žanrs, es aizmirsu precīzi nosaukumu kāds ir, bet faktiski radīt darbus saistībā, kurā ļoti lielu lomu spēlē tieši zemesrīces piezīmes. Protams, ka zemesrīces piezīmes ir pats savs žanrs faktiski, kā tu veido kaut kādu jaunu šo stāstu. Jo, teiksim, viens no tādiem... Man jau ļoti īstenībā patīk tas zemesrīces piezīmes. Tādā ziņā es kaut kādā, tomēr esmu arī tas postmodernists arī. Jā. Bet arī vai tas ir postmodernisms kaut kādā veidā, jo, piemēram, viens no ko es pārstāvu tādā filozofiskā nozīmē, es uzskatu, ir konstruktīvisms. Proti, ka ļoti daudz šeit mūsu priekšstati un tam līdzīgi tiek konstruēti, faktiski. Ja? Un tā vienkārši skaties tādā ģenoloģiskā nozīmē, kādā veidā šie priekšstati radušies, kādā veidā radušās noteikti veidu kategorijas. Un tad tas bija viens no iemesliem, kāpēc man tā pēdējais darbiņš mēbē filozofija radās. Jā, tieši ienāca prātā, tā ir tāda kolāža no... Jā, pirmkārt tā ir kolāža no šiem konceptiem, bet arī no otras puses arī vienkārši parādīt, pirms skotviešiem nebija mēbeles līdz 20. gadsimta sākumam, kā kategorija. Un tu vienkārši izsakot, kāpēc rodas šāda kategorija, piemēram, Latvijā, kā mēbeles, kas arī nav mums tik paši saprotami. Labi, es to grāmatu neesmu lasījis, atzīšos, bet es izlasīju. Tagad nāk jaunā izstāde un jāizlas, nav variants. Jā, tad būs par galvu. Jā. Šitā epizode laikam iznāks jau pēc Zeldas Mierkalnes izstādes atklāšanas, bet nāciet skatīties. Bet jā, es arī atceros, ka mums bija vēl tāds mazais traģiskais pētījums, kad mēs šeit dejojām ap to akmeņu kaudzi. Jā. Bet tas, laikam, beigās nekā, mēs jau neaizsūtījām to, kaut kas nesanāca. Jā, tur bija tas stāsts, ka tātad Žaklīna Dēvis, viņa tā kā Zviedrijā... Jā, man tā viņas grāmata arī tirgojās. Jā, viņa tā kā gribēja, lai mēs viņai piedalāmies projektā, kas bija saistīts ar Šērlīs, kā viņa sauc, darbu. Jā, tā Šērlī, jā. Jā, un tad, pateicoties tam, mēs taisījām tādu vienu dienas performances, kurā cilvēkiem bija jānes akmeņi. Tur tajā darbā bija, ka viss tas ciemats savācās un bez muzeja reizi kaut kādā periodā nomētā kādu ar akmeņiem. Tur bija izloze. Izloze, pārējais. Latvīgā loze bija tam, kur nomētāja, pēc tam ar akmeņiem. Jā. Tad tas kā kaut kas tika filmēts, bet es arī atminos. Tā bija kaut kāda... Mēs bijām humānāk, mēs vienkārši veidojām akmens grāvumu. Tā bija, man liekas, Valpurģi nakts. Arī, jā, varētu būt, jā. Man kaut kur ir video. Īstumā grāmatā ir kadrs, jo Ainārs uzrakstīja tekstu, un grāmatā ir kadrs, kur, man liekas, Daiga dejo, bet tur nevar, man liekas, redzēt tavu seju, bet tur tev vispār nav, laikam, grāmatas, nemaz es tev uzdāvināšu. Man ir tā zilā grāmata? Jā, tev ir? Ok, tad labi. Nē, bet man smieklīgi, tev bija kaut kāda intervija dienā, kurā kā reiz pateicis par to manu tekstu, ka tu pat biji jau aizmirst par tādu veidu pasākumu, ka faktiski ir tādu, jā. Izvāk no... Tā atmiņa tā selektīvi strādā, brīžiem tu atceries kaut ko, brīžiem kaut ko neatceries. Man kaut kā tā nesenā pagātne brīžiem sagādā problēmas. Dažreiz, pat šobrīd, it kā es esmu super skaidrā, bet man pirmdien pagāja ilgs laiks, kamēr es atcerējos, ko es svētdien daru. Es nezinu, kāpēc tā. Kas tas? Var reklāmu, jā? Jā. Latviešu nacionālais dzēriens. Ābolsula? Gāgas āboli. Var pagaršot? Obligāti. Bez konservantiem. Var pasūtīt no viņa vēl? Jā, noteikti. Viņš atved? Pievērt klāt. Ideāli. Gāgas āboli. Ļoti laba reklāma. Viņš bija mūsu raudījums. Facebook mājaslapa. Jā,
Nu jā, viņš bija Konstantīns Raudi. Jā, viņš brīnišķīgs. Jā, kaut kad vienu vakaru bija forši, es iegāju Boldurājā, bija Džeks atnācis ar benzīnu kannu, tur bija benzīns iekšā arī. Bet cilvēki paslēpa to kannu, un tad viņš staigāja apkārt un meklēja to kannu. Un stūrī tagad ir Boldurājā tāds jauns personāžs parādījies, surinamietis ar vienu kāju. Un viņš stūrī sēdēja un smējās līdz asarām. Bet kas bija pats labākais, kad Didis bija uzlicis Raudīvis tos ierakstus uz tumbām. Un tas viss šitā kombinācija ar visiem šiem elementiem un vēl pilns ar tiem jauniešiem, kas visi pārsmējušies līdz arī līki. Nu, tā kā visas bārs vienkārši smējās vārdu ar turādām. Tā izrāda nofilmēta? Kur izrāda? Raudīvis. Es nezinu. Mēs filmējām toreiz kaut ko, varbūt, ka īstenībā ir. Varbūt, jā. Es nezinu. Es vispār neesmu, laikam, nekad apzināti tā skatījies teātri izrādi video formātā. Nu, es tas nestrādāju. Nu, vispār nestrādā. Bet Lujam C.K. bija tas seriāls. Viņš ir kancelēts joprojām, bet kaut gan ko viņš darīja, viņš vienkārši sēdēja tā kā aptuveni šeit un dročīja. Tagad, ja tā salīdzina ar to pašu Trumpu, ko tas ir izdarījis, vai P. Diddy, tad nekas tāds briesmīgs nevar. Nu, bet labi, es neaizstāvu Louis C.K. Nu, tā kā totāli neaizstāvu, viņš ir kroplis. Bet viņiem bija tas seriāls, kas bija nofilmēts tā kā teātri izrāda, ka viss ir no tādiem kadriem, tā kā, un īstenībā baigi foršais seriāls, iesaku. Ja neskaita to, ka tas Louis C.K., bet tur arī Steve's Buscemi ir. Bet no kā no otras puses, varbūt, kā autors ir miris, tad mēs vienkārši nodalām autoru no mākslas darba. Nu jā, kā par šo? Kā jums liekas, ka autors ir miris? Līdz galam jau it kā nav. Tas ir baigs sarežģītais jautājums. Vai ne? Jo, Es arī par to lauzu galvu tik daudz, es nezinu. Ja mēs skatāmies kaut kādā vēsturē, mēs, ir ļoti maz tādu morāli tīri cilvēku, man liekas, Pat filozofijas ir iedomāties, pēdējos 300-400 gados, vienīgais, ko es varu teikt, tas bija tiešām labs cilvēks, Spinoza. Kurš? Spinoza. Jā? Visi pārējiem šis un tas vai viedokļi tādi sūdīgi, vai tā. Vai patīk nacisti? Vai patīk nacisti piepaši, visādi tur ir. Vai tur patīk bēbis, vai kā tur, nezinu, tur Ostinam. Kuram patīk bēbis? Tādam Ostinam, tas valodas filozofs. Ostinis, Tas gan slavens, tāds superstāvs bija pusējās ar bēbēm. Tā. Bet viņam bija viens labs gadījums, kurā viņš jau bija jau tāds vecāks, un viņš ir kaut kādā Ņujorkas tusiņā. Un tur viņš tā kā iet,